Latvijas čempionāta uzvarētājs maratona distancē, gāzes no troņa Jāni Krūmiņu. Pastāsti, kā tu jūties? Noguris, ļoti noguris, jo necerēju, kad izdosies nopietni pretoties Jānim Krūmiņam, bet izrādās, ka forma ir pietiekoši laba. Distance bija pietiekoši skrienam, zaļās daļas bija grūtas, bet tur arī ātrums nebija, tur arī daudzreiz stāvēja. Nezinu, taureni izšķīrāmies, viens pats noskrēja savus 2 zarus, pēc tam atkal satikāmies pēc taureņa, pazaudēja lēcu, apgrūtināja skriešanu. Bet, tā izdevās. Saprotu, ka bija ļoti dramatisks distances. Beigu daļa pēdējie 2-3 kilometri, varbūt pastāsti, kas tur notika. Jā, principā sākot jau no skatītāja punkta, es uzņēmos vadību mūsu trijotnei. Un tāda distance beigās, ņemot vērā Jāņa pieredzi, viņš ļoti taktiski nospēlēja. Viņš iesēdās 3. pozīcijā un man nemanot izvēlējās citu ceļa variantu, kur viņš aizgāja apkārt ceļu un es aizgāju taisni. Un pēc tam es redzēju viņu priekšā, tā bija kāda pusminūte. Katrā punktā ejot iekšā, viņš jau gāja projām, gaujas mala, paskriet ātri nevar, un visu laiku tā atstarpe arī tā palika. Bet pēkšņi 3 punktus pirms beigām es viņu ieraudzīju tā, ka palika 10 metri, viņš bija laikam nedaudz kļūdījies vai cits ceļa variants. Un pirmspēdējā kontrolpunkta bijām visi kopā, un tad jau laikam nostrādāja raksturs, jo tā bija mana pirmā iespēja, principā uzvarēt, es nekad tik tuvu nebiju bijis, lai to izmantot un sakot visus zobus, sakopoju pēdējo spēkus un izrādījos ātrākais no mūsu trijotnes. Ļoti skaisti, paldies, apsveicu vēlreiz. Paldies.